Skaties video, lai redzētu, kā princese Rojas apmeklē Ukrainu, aplūko atbalsta centrus un ģimenes, kas cietušas no konflikta. Iedvesmojošs skatījums. Acis pievēršas karaliskajai figūrai, kuras stāja riet cieši savienota ar Ukrainas prezidenta nopietnā skatījuma un valsts vīrieša stiprā stāja. Pirms acīm parādās karalienes meitas attēls, kas silda siltu roku saspiedumu bērniem un ģimenēm, kuru acis ir pilnas cerību mirgošana saņemot atbalstu. Kamēr lietas pārvieto sevi caur Ukrainas baznīcu, kurā iespējīgi iesvēto freskas mīd caur šo svēto zāli, atspoguļojot atbalstu valstī. Vērotāji pēdējos iespējas novērtē Ukrainas vēsturiskā koridora izrotētās sienas, kurā ģimenes, kas cietušas konflikta dēļ, atrod mieru. Vietējie policisti ar pārliecības pilnu skatiem atbalsta skumīgo sabiedrību, to redzot, kamēr princese Rojas aplūko viņu veltes un godā. Acis lēnām pārvietojas pa telpu, kur princese Rojas cieši aplūkojot runā ar Ukrainas bērnu tiesību aizsardzības centra pārstāvjiem. Viņu sejas izstaro cerību un atdeve. Princese Rojas stāv dosmīgi, viņa skatiens pilns ar līdzjūtību vērojot Ukrainas ģimenes, kuras cīņas gaitā ir cietušas no konflikta smagajām sekām, viņu acu priekšā izvēršas dzīves traģēdija. Viņas skatiens ir vērsts uz Ukrainas cilvēkiem, princese Rojas piešķir viņiem savu uzmanību, apliecinot ģimeņu atbalstu, kuri cieš no šī konflikta smagajiem izaicinājumiem. Viņu sejās redzama pateicība.